Vasara, saulains laiks, silts, lasot nokritušos ābolus un pārstādot lilijas, gribas apskatīties dārzu un sniegt jums to prieku, kas zied vasaras otrai pusē. Šogad lilijas daudzas ir izsalušas, tāpēc piepērku jaunas klāt, un vakar tirgu sanāca nopirkt 2 skaistus podus ar saknītēm un lūk tādas ziedošās lilijas, kuras tikko iestādīju. Un, protams, uz galda ir senatnīgie Kuņģecova trauki. Kas tad dārzā zied? Lielais rožu vilnis ir pārziedējis, un paskatīsimies, kad gaidot otro vilni rožu, kas pa to starpu zied. Begonijas podos arī otrā ziedēšana būs, un daļās hortenzijas. Šīs hortenzijas ziemā bija apsalušas, un man viņas ir vajadzīgas dalīt, jo sakne ļoti liela. Atpūšos, vēl ir atvaļinājums. Hortenzija bobo. Arī šis ir tas gads, kad viņai ļoti ir iepaticies šajā vietā. Ļoti daudz ābolu katru dienu ir jāvāc. Labi zied pelargonijas. Man viņas ir iepatikušās, jo nebaidās ne sausumu, ne karstu laiku. Ļoti izturīgas. Vienīgais ir tad jādomā, kur tad ziemā viņas tiks glabātas. Daļie augi. Daļās puķes, kā vienmēr hortenzijas, ļoti smukas šīs hortenzijas. Šīm dāmām lielās ziedēšanas jau pārgāja, bet skatos, ka ziedēs jau nākošreizīti. Labi zied dienziedes, un var teikt, tās rozes, kas bija jau nolemtas tā, ka viņas neziedēs, zied un aug lilija. Jau kaut kas nokoda un plānoju šo skaistuli pārstādīt citā vietā. Šie visi āboli ir jāsavāc vēl. Rozītes. Šīm ir 2. gads dārzā. Ļoti smukas. Un šeit ir rozes, kas zied. Un dažas jau gatavojas otrai reizītei.
skaistā pelargonija. Daudzas lilijas noziedēja, un šīs skaistules zied un priecē saimnieci, un it sevišķi vakarā ar savu brīnišķīgo smaršu. Jā, un mani mīļie flokši zied arī. Ir violetīgs. Un lūk, tāds skaistulis. Šīs pelargonijas ir no botāniskā dārza, un šogad pavasarī es viņas sadalīju un sanāca lūk tādi divi skaisti podi. Un lūk, kā jaunā zemītē viņa ļoti, ļoti krāšņi zied. Šeit atceramies bija daļais dekoratīvais potētais pūpols. Un tagad ieņēma vietu šī jaukā hortenzija. Šogad viņa ir maza, bet viņa izaug 1,5–2 metri. Paskatieties, kādi mīļi taurenīši bitīte ir uz ehinācijām. Un lapenē ir pati smaržīgākā un pati foršākā lavanda. Diemžēl jau pārziedēja, un es viņu plānoju iestādīt dārzā. Lapenē ļoti labi vēsi vasarām. Nu, bet sanāk ļoti reti tur pasēdēt. Ir šogad ienākušas klāt jauni flokši. Lūk, tāds zems floksītis. Šie flokšīši man ir jau sasieti, jo jau viņi uz visām pusēm te bija. Tā tur baltais floksītis. Šī rozina staļšī vai nav skaista? Un tik liela, un tik varena. Un pats trakākais bija, ka pavasarī es ieraudzīju, ka viņa ir galīgi nosalusi. Bet nekad nevajag steigties. Viņa ap līgo izdzina sakni vienu kātiņu no saknes un lūdzu no potēma vietas. Un lūdzu kāds skaistums bagātīgs. Tur floksīši arī. Floksīši, jā. Šis floksītis ir tāds oranžīgs. Kamīns mūsu. Cik bagātīgi skaisti zied puķes. Skatos un priecājas sirds un dvēsele.
šogad kaut kā agrāk viss diendziedes it kā agrāk. Arī lilijas bija jūlija beigās uz augustu. Varbūt būs agras rudens. Un šīs lilijas nevaru izstāstīt jums viņu skaistumu, viņu smaržīgumu un varenību. Lilijas dārza karalienes. Un iznācis jaunais žurnāls Mans dārzs, kur mēs varam apskatīties Gunas Rukšānes hustas, kā uzveikt peoniju pelēko puvi un rozes, kur tiks parādīts, kā ciemojās stādē audzēta vārītēs. Dārzi dažādi. Un ļoti daudz interesanti pastāstīts un aprakstīts par delfīnijām, dažādām šķirnēm un kā viņas pareizi audzēt. Un, protams, daļās rozes. Šodien šajā burvīgajā dārzā ir viss. Atā un tiekamies citu dieniņu.